Esmu Anita Baumane, esmu Otto Hotel & Sun viesnīcas vadītāja. Atrodamies mēs Pāvilostā. Šis projekts tapa tāpēc, ka vienam no viesnīcas īpašniekiem, tādi ir divi, Jurģis un Aigars, un tad Jurģim šeit ir Pāvilostā īpašums. Tuvojās Latvijas 100-gadus jubileja, un viņš ieraudzīja šo ēku, kas kādreiz ir bijis biblioteka un vēl dažādas citas atmiņas viesiem ar šo ēku, tad viņai ir liela vēsture. Nolēma uzdāvināt Pāvilostai viesnīcu. Koncepts radīts ap to, lai cilvēki saprot, ka Pāvilostā var atbraukt un atpūsties ne tikai vasarā. Tātad līdz ar to mums arī ir saules lampa pagraba stāvā, kur arī aicina apskatīt un aicina arī iepazīties ar visu viesnīcu kopumā, jo ne tikai spā ir tas, ar ko mēs viesus lutinām. Ir arī brīnišķīgs restorāns, arī konferenču zāle un organizējam arī dažādas pasākumus. Kopumā viesnīcā ir 24 numuri. Mēs esam izvietojušies divās ēkās. Šajā galvenajā ēkā, kur ir arī viesu uzņemšana un restorāns, un blakus ēkā, kur mēs mīlam saukt par tīklu māju. Tā agrāk ir bijusi zvejnieku tīklu māja. Pašā sākumā pirms atvēršanās doma bija, ka šī būs vairāk tieši spā orientēta viesnīca un ka ģimenes uzņemsim mazāk, bet līdz ko atvērām durvis, tad sapratām, ka mums aši ir jāpielāgojās. Mums ir ierīkot brīnišķīgi bērnu istabiņu otrajā stāvā. Peldēties bērniem basēnā patīk. Mums ir dārza terasīte, kur mazie var izkustināt kājas. Mums ir brīnišķīgi jumta terasa, kur mēs varam lepoties. Mēs esam aizvadījuši jau vairākas kāzu ceremonijas. Tāpat arī dārza terasīte, kas vasarā ir ļoti dzīvelīga. Nesezonā savukārt mēs vairāk orientējamies uz to, ka mēs piedāvājam cilvēkiem privātiem pasākumiem visu kompleksu nomu.